Civildrošība otrā tēma – evakuācija un viss, kas ar to saistīts. Tā kā mēs izskatīsim 4 pamatpunktus šī tēmā, kādos gadījumos notiek evakuācija, evakuācijas norise, ko jāsagatavo evakuācijas gadījumā un evakuācijas nometnes. Tātad, kādos gadījumos notiek evakuācija? Pie mūsu dabas apstākļiem un mūsu teritoriālās izvietošanās, tā kā Latvijā, lielākoties tie ir kaut kādas dabas katastrofas. Tie varētu būt plūdi, bieži vien palu ūdeņi, kas notiekās pavasarī. Bija nesen arī tāds kā vižņu iešana pagājušajā ziemā Jākapilī, un tur bija diezgan bīstama situācija. Tās var būt arī vētras, kuras arī tagad plosās ik pa reizei, kaut kas notiekās, kad ir traucēta elektrības padeve vai vēl visādi, varbūt sagrauts sēkas kaut kādas, ka cilvēki kaut kādu laiku nevar viņās dzīvot un tā tālāk. Tehnogēnās katastrofas, kas attiecās vairāk uz tādu kā bīstamo kravu pārvadāšanu, tas ir pārvadojot bīstamās kravas, varbūt kaut kādas ķīmijas noplūdes un tā tālāk. Protams, vēl arī mežu ugunsgrēki. Mežu ugunsgrēki tas arī diezgan aktuāli, tas ir parasti vasarās, ziemās tas nav aktuāli, bet vasarā tas ir ļoti aktuāls pasākums, tā kā dzīvojot kaut kur mežā, laukos, kur tuvumā deg mežs, vai nu pat nepārāk tuvu deg, bet ir aizdūmošanās un viss. Tā kā tur arī reizēm nākās evakuēt cilvēkus. Evakuācijas norise notiekās, principā tāpat arī brīdinājumi notiekās, kad ir sirēna, tālāk ir informācija pa televizoru, pa radio, pa citiem avotiem, var arī izsūtīt īziņas uz telefonu, tāpat arī informācija internetā. Sirēna, kā jau bija iepriekšējā reizē, mēs dzirdējām, to mēs visi zinām, kā viņu pārbauda, kā viņa skan. Evakuācijas norise, tālākā evakuācijas norise par visu, kas notiekās, informē parasti policijas automašīnas braucot pa ielām ar sirēnu un arī skaļi pastāstot, kas notiekās un kur jāatrodas. Varbūt citi operatīvie dienesti, kaut kāda avārija dienesti, kas no šajā teritorijā ir, kuriem ir iespēja to darīt, veikt. Tāpat arī izveidojami ir mobilie trauksmes punkti, ko izveido ugunsdzēsības dienests. Un, lai cilvēki zinātu, ko darīt, kā nokļūt līdz kaut kādiem punktiem, kur viņi būs evakuēti un tā tālāk. Kas jāsagatavo evakuācijas gadījumā? Mēs jau iepriekšējā nodarbībā runājām par pārtiku, kas jābūt mājās, lai būtu droši. Un šobrīd mēs runāsim to, kas jābūt ir evakuācijas gadījumā, ka nebūtu par daudz smagi un tieši tādā veidā, kad varētu pārvietoties ar to, kas jums ir jāpaņem līdzi. Līdz ar to jābūt dokumenti, nauda, bankas kartes, kaut kādas ID kartes un visi nepieciešami dokumenti, invalīda apliecības, viss, kas jums ir dokumentus, ieteicams ielikt kaut kādā ūdens necaurlodošā konteinerī vai maisiņā kaut vai iepakot, lai viņi nesaslopa. Dzeramais ūdens 1-2 litri, tā kā, kamēr
notiekās pārvietošanās no punkta A uz punktu B, lai būtu ko padzerties. Pirmās palīdzības medikamenti, par to mēs runājām iepriekšējā reizē, tas ir kaut kāda aktīvā ogle, kaut kādas pretsāpes tabletes, kaut kādas varētu būt, kāds plāksteris, kaut kas tāds. Medikamenti, kurus lietojat ikdienā, tas ir to, ko dakteris jums izrakstīs, tos obligāti jāņem līdzi ir. Maināmā veļa un higienas lietas. Principā maināmā veļa 2-3 dienām un higienas lietas, jo tas ir katram individuāli. Siltais apģērbs. Ieteicams būtu kaut kādu džemperi, kaut kādu siltu jaku paņemt vai mēteli. Mētelis pat labāk ir, ja viņu var vēl apsekties, ja nav pietiekami laba sega vai vēl kaut kas iedots evakuācijas punktā vai nometnē. Pārtika 1-2 dienām, tas nozīmē kaut kādi konservi, kaut kas viegls, kaut kādas sausmaizītes, šokolādes, cepumi, viss tas, kas nav pārāk smags un kam ir pietiekami daudz kaloriju, lai varētu, jums būtu ko ēst. Jo nometnēs tāpat būs nodrošināts ar pārtiku, bet, kamēr nokļūst līdz nometnē, kamēr, ja kaut kādas aizkavēšanās, pāris dienām, ja jums būs kaut kas ēdamais, tas nebūs pasliktu. Mājdzīvnieku pārvietošanās grozs konteineris kaut kāds, ja ir mājdzīvnieks un pārtika mājdzīvniekam, tas ir obligāti, tā kā, jo mājdzīvnieki ēd to, pie kā viņi pieraduši, un viņiem nevar pateikt, ka nav tas, kas bija. Līdz ar to visu šīs lietas jāņem līdzi, kad jūs pārvietojat, ka jūs ejat uz evakuācijas punktu. Mājdzīvnieku pārvietošanās grozs konteineris, kaut kāds mājdzīvnieku pārtika, mugursoma, kurā to visu var salikt, tas ir aptuveni no 4 līdz 6 kg. 6 kg, ticiet man, ir ļoti, ļoti daudz jau, tā kā jācenšas visu tā iekļauties kaut kādos 4-6 kg. Pirms pametot māju vietu, obligāti jāatslēdz ir gāzes piepadeve, centrālā visu elektrību un ūdensvats. Karstais, augstais ūdens, vienalga kāds jums ūdens tur pienāk, visi jāizgriež ciet, jo, kamēr jūs nebūsiet mājās, var notikties kaut kas kaut kur, kaut kāds avārija vai vēl kaut kas, un līdz ar to var arī pie jums noplūst gāze vai ūdens vai elektrības pārslodzes gadījumā notikt ugunsgrēks. Tā kā tas viss ir obligāti jāatslēdz. Evakuācija notiek izveidot pārvietošanas uz pagaidu nometnēm. Līdz ar to, kā kolonas autobusi, ko nodrošina pašvaldība vai citas valsts iestādes, jūs aizvedīs uz pagaidus nometni, kur būs tālāk nodrošināts ar visu, kamēr varēsiet atgriezties mājās. Tātad evakuācijas nometnēs tiek nodrošināts ar telpām vai teltīm, guļvietām, dzeramo ūdeni, labierīcībām, medicīnisko palīdzību un pārtiku. Līdz ar to tas ir, principā, tas nometnes ir uz pagaidu laiku, viņas nav uz ilgu, izvietojamas ir parasti kaut kādās skolās, sportzālēs, tur, kur var ērti izvietot guļvietas, lai cilvēki var nogaidīt laiku, kamēr tā nelaime, kas ir notikusi viņu dzīves vietā, lokalizējās. Parasti evakuācijas nometnes veido pašvaldība ar zemesardzes palīdzību, var piesaistīt vēl citus operatīvos dienestus, tā kā obligāti ir medicīniskā palīdzība jābūt, tur parasti kaut kā dežurējušais dakteris, medmāsa un tā tālāk, ja kaut ko vajag palīdzību, ja ir kaut kas nopietnāks, protams, ar veselību, tad ir pārvietojums cilvēks tālāk uz slimnīcu jau, bet par to mēs runāsim nākošā nodarbībā, kas būs saistīta ar pirmo medicīnisko palīdzību. Tur ne tieši ar nometnēm, bet tieši būs ar to. Paldies par uzmanību!